Kaunas novada civilās aizsardzības dienesta vadītāju Edgaru Urbanovicu. Ļoti patīkami. Jums zvana Una no Rīgas. Jā, Una no Rīgas jums zvana. Ziniet, mums ir izdots rīkojums, ka jāatbrīvojas no valsts krājumiem civilās aizsardzības jomā. Un tas galvenokārt mums ir divas lielas noliktavas ar gāzmaskām. Un mēs tagad piedāvājam novadiem šīs te gāzmaskas par velti iegādāties. Jums būtu interese. Gāzmaskas, ziniet, ir dažādas. Ir melnas gāzmaskas, vairāk tādas no 60. 70. gadu. Jā, ir mums arī gāzmaskas mazliet modernākas, apmēram 90. gadu izlaidums, bet viņām krāsa ir dzeltenā krāsā. Jā, un tur ļoti stingri ir jāzina cilvēka galvas apmērs. Tur ir regulātori, jā. Bet viņš izskatās ļoti, varbūt nepievilcīgi. Viņš tāds kā, ziniet, tāds kā šnukītis cūciņai uzliks un tādas divi baki tādi pa malām. Es arī domāju, ka jums tādas nevajag. Iedomājieties, kur jūs pa ielām tautu šitādās te. Nē, tas varbūt, ziniet, es atzīmēšu, ka pirmais variants tomēr būtu labāks. Jā, melns ar zaļu krāsu, jā. Labi, jā, ierakstu. Jā, ir dažādas gāzmaskas. Jā, un ziniet, ja jums kāda parāde, jā, vai kādi civilās aizsardzības svētki, jūs novadat cilvēkus ļoti krāšņus varat sagiet. Viņi pilnīgi varēs iet rindā, piemēram, dzeltenie, zilie, zaļie, brūnganie, jā, ļoti, jā, rakstam, jā, jā, labi, un cik rakstam, tik daudz, jā, tad jūs tā nepajokam tur taisaties karot ko, Ziniet, vēl mēs gribam jums piedāvāt, tā kā jūs drusku lauku reģions, mums ir palikušas gāzmaskas no pirmā pat pasaules kara, domātas speciāli zirģiem. Kā jums ir ar zirģiem novadā? Jā, mums daudz nav, bet kādi aptuveni 500 būt. Nav tik daudz zirgu, jā. Saprotiet, es nezinu, viņas ir apmēram 50 gāzmaskas kastē. Viņas hermetiski noslēgtas, ja. Es jau nezinu, kādā viņas stāvoklī pēc 2 pasaules kariem, bet, lietotas viņas visnotaļ nav. Jums tik daudz zirgu nebūs. Bet, varbūt visā novadā varbūt arī būtu tie 50 zirgi. Vienu kastīti rakstam, ja? Varbūt 2 paņemsiet, palīdziet mums bēdā. Mums tās noliktavas ir jāiztīra tīras. Pēc 3 nedēļām jauns pievedums, un mums ir no pirmā pasaules kara vēl paši tikai tagad sapratām. Ja. 2 kastīti, labi. Jā, svētku reizē, jā, parādes reizē un ikdienai, lai tie zirdziņi ar svaigu gaisu elpo. Super, 2 kastes rakstam. Labi. Viņi gan bija labāki, viņi visu vairumā ņem. Es nezinu, kāpēc. Viņi visu ņem vairāk. Viņi ņēma zirģiem 4 kastes. Jā, nē, viņi, jā. Viņi argumentēja. Par velti jāņem. Vairāk. Ziniet, mums vēl ir, tā kā jūs ieņemsiet ļoti daudz, mums vēl ir piedāvājums, ka jūs saņemat bonusu. Jā, mūsu skaistām meitenēm jūs saņemat bonusu. Saprotiet, ir lieta tāda, ka, ja iedzīvotājiem tās gāzmaskas ir, tad viņi, dikti skaisti izskatās un jā, bet mēs piedāvājam jums arī, lai, Nē, ziniet, kā ir? Es jums teikšu, nav tik vienkārši to saņemt, jā, šo te aizsargu līdzekļus. Izrādās pēc tiem noteikumiem jauniem, kas izstrādāti, ir vajadzīgs tā, ka jūs parakstātie, katrs parakstās. Jā, tāpēc jums ir jāsavāc tik cilvēku vienlaicīgi, aptuveni 1 dienas laikā, jā. Un tad, kad visi cilvēki sanāk, un tad mēs varam dot katram individuāli. Pirmkārtām ir jāpielaiko, jo nevar nepielaikojot ņemt. Ir jāpielaiko, un tad vajadzēs katram parakstīties. Pirmkārt, ka ir saņēmis šādu te aizsargu līdzekļu gāzmasku, norādīsim veidu, kādu saņēmis, lai viņi vēlāk neapmainās savā starpā, jā, viss ir stingri, jā. Un trešais, ka viņi saprot, kā viņas lietot, jā. Un ziniet, un mēs pat piedāvātu vienu darba vietu vēl Aglonas novadā, varētu būt gāzmaskas labotājs. Jauna profesija, ziniet, gāzmaskas vecas, kā es jau minēju, 1. 2. pasaules kara, nē, viņas nav lietotas, pasarga Dievs, nē, viņas pilnīgi jaunas. Jā, bet, kibeles ir laiks savu dara, un tāpēc būtu ļoti labi, ka katram būtu šī gāzmaska, jā. Un ziniet, un katru gadu 1. martā, kad tiek atzīmēta vispasaules civilās aizsardzības diena, jūs varētu svētkus saorganizēt ļoti superīgus, ja mēs runājam par šīm te dažādo krāsu gāzmaskām, parāde vienkārši burvīga, pilnīgie dziesmu svētki novadā. Jā. Jā, tas nozīmē jābūt laukumam, kur sanāk 300 cilvēki pielaikojas, un tikai pēc pielaikošanās mēs dodam parakstīties, ka prot lietot, zina kādos gadījumos lietot, tā būtu reizē arī apmācība. Viss ir par velti. Jā, jums nekas nebūs jādara. Apmācība notiks par velti. Ziniet, es jums pateikšu sekojošo. Tad, kad mēs norunāsim to laiku, kad mēs satiekamies ar jums un noorganizējam šo te tikšanos ar iedzīvotājiem, obligāti ir jābūt kādai televīzijai. Skats ir vienkārši burvīgs. Fotogrāfijas, vienkārši burvīgas.
Jā, un runājot par to bonusu, atkarībā no jūsu pasūtījuma, mēs arī piedāvājam bonusu pasūtītājiem. Nu, tas galvenokārt ir šis speciālists, kas laikam jūs esat, jā, nu, tā, jā. Un man būs jāzina jūsu izmērs, lai varētu konkrēto izmēru jums izsūtīt, jā. Nu, pirmkārt, jums ir jāatšķiras no citiem, un mums ir 3 veidi, jā. Nu, teikšu tā, nu, es mazliet aprakstīšu viņu, Nu, ja es tādu vīrieti uz ceļa satiktu, nu, ziniet, tur jebkuru vēlēšanās ir jāizpilda, tur variantu nav. Es gūtos zemē un lai dotiek, kas notik daudz. Nu, ziniet, mēs, kad jūs nosūtīsim, jums atliksies, ka variantu nevienam tur nebūs. Nu, otrs variants mazliet piemīlīgāks. Jā, nu, bet vienalga arī tādu vīrieti uz ceļa satiekot, nu, gribas smaidīt, arī nav slikti, pareizi. Jā, ļoti mīļš. Es domāju, ka bērniem patiktu ļoti. Jā, rozā krāsa. Oi, ziniet, un vēl tāda rozā krāsa. Un firmas zīme ļoti, jā, firmas tērpi, jā. Ļoti skaista firmas zīme ir. Sakiet, lūdzu, jums mati gari vai īsi? Īsi, jā. Nu, tad mēs tā augšēju aksesuāru jums nesūtam, jā. Nē, nu, tur tā matu turētājs tāds. Jā, Nu jā, nu un trešais variants mums ir arī, nu bērni, ziniet, teiksim, Latvijas mobilais telefons to reklamē kā mūsdienu civilās aizsardzības oriģinālu tērpu. Nu jā, supermeni tā ģērbi, Spidermeni, nu līdzīgi kaut kas, jā. Nu, bet tā jau ir mūsdienu zila. Sarkanā krāsa, jā, sarkanā krāsa ir apmetnītis sarkanā. Kāpēc jums tik ļoti aktuāla sarkanā krāsa? Ikdiena jums tā, skaidrs. Nu jā, nu tad es nezinu, nu pie kura mēs apstājamies. Pēc manas gaumes, jā. Nu, man arī jādomā par jums ir, bet, nu, šis variants, nu, nezinu, nu, ir kā, bet, nu, nezinu. Ziniet, teiksim tā, kurš, gan trešais, gan otrais variants jums būtu pašam pa kabatai, bet pirmais, nu, es domāju, ka pagaidām ne, ar jūs atalgojuma apmēriem novadā, tāpēc es izmantošu šīs tiesības jums par labu, nosūtot šo te pirmo tērpu. Ticiet man, nekļūdīsimies.